jau katrs brīdžu baudīja vakars mums ir īpaši ar kādu tēmu par Austriju. Nu, kas nāk tās asociācijas pirmās, kas mums saistās ar Austriju? Nu, vismaz divas izcilas personības. Un pirmais noteikti tas ir Wolfgangs Amadejs Mocarts. Par viņu saka tā, viņš piedzima kā brīnumbērns, bet dzīvi noslēdz kā brīnummeistars. Un otrs Zigmunds Freids, kurš faktiski mainīja absolūti izpratni un beidzot ļāva saprast cilvēkam, kas ir viņa psihē. Pauzē es ieskicēšu vairāk tieši, kas ir glāzējs, kāpēc tieši šis ražotājs un kāpēc tieši Austrija un kāpēc Markus Hubers. Tagad es redzu, jums acis vairāk spīd un jau kombinācijas skraida pa galvu, tad veiksmīga spēle, veiksmīgas pirmās divas stūras. Austrijas goda konsulāta Latvijā goda konsuls Bernhards Loev-kungs, aplausi viņam, paldies. I have to admit, my wife and we have absolutely no idea about bridge. We know it is 4 people playing, always 2 together as a team with 52 cards, and that's about it. So we're looking forward to learn this interesting game, and I'm sure we will like it and we will see each other more often. So thank you very much again for the invitation and for welcoming us. And I would like to wish you all a very nice evening. Latvijas valstsvienība bija vienīgā no visām Eiropas valstīm, kur divās kategorijās bija izlases, kas spēlēja cīnījās finālā. U16 ar Jāņa Atvars, Beatrisi Betheri sastāvā izcīnīja zeltu. Aplausi, aplausi. Tātad, ja mana partneri kopā ir 11 pīķi un pretiniekam kopā ir 9 ērceni, tad pie galda kopā ir 20 stiķi. Bet šeit 8. sadalījumā svarīgi ir tas, ka ir tas, ko mēs varam saukt par dubultu. Šodien mēs klausīsimies improvizācijas par tēmu Mocarts, ko mums pasniegs grandiozais Valders Pūcē un Dainis Tenis. Aplausi! Izsolē īpašais vīns, labākās pasaulē kārtas, pjatnika kārtas, kas ražotas ir Austrijā. Vēl viena īpaša lieta, dekoratorija, kā jūra, kā zeme, kā debes. Es labprāt padalīšos ar šo unikālo vinilu, kur ir visi pērkoni paraksti, ieskaitot Juri Kolokovu. Šī nauda ir brīdža attīstībai, vairāk vai mazāk, bet tomēr sevišķi jaunajiem sportistiem, jaunajiem brīdžistiem. 90 eiro sākuma cena. 220. 350. 307. 400.